Vērtēt ēku ilgspējību ir ieinteresēti būtībā visi, kas ir saistīti ar esošo ēku. Tas ir sākot no īpašnieka, turpinot arī ar pašu celtnieku, kas būvēs un kas pēc tam varēs ar šo objektu reklamēties. Beidzot arī ar īrniekiem vai arī, teiksim, jebkuriem citiem, kas ir saistīti ar šo ēkas eksploatāciju. Jo novērtējot ēku, mēs iegūstam kvalitīvu un kvantitatīvu novērtējumu ēkai, gan pēc viņas funkcionālām, teiksim, īpašībām, gan arī pēc tieši ekoloģiskuma. Šo vērtēšanu veids speciālisti, kas ir speciāli apmācība un ir neatkarīgi eksperti. Šis novērtējums tiek veikts vairākās kategorijās. Tas nozīmē, ka salīdzinājumam, kas mūsdienās ir pazīstama energo certifikācija ēkas, kas parāda ēkas patēriņu un kas jau tiek plaši Latvijā piemērota, tad šajā sistēmā šī energoefektivitāte un ēkas enerģijas patēriņš ir tikai viens no daudzajiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka šī ēka tiek vispusīgi novērtēta no visādiem aspektiem. Vairākās Eiropas valstīs būvniecība pēc ilgspējības principiem ir obligāta prasība valsts pasludījumos. Latvijas ilgspējīgas būvniecības novērtēšanas un certifikācijas metode netiek izstrādāta uz angļu instrumentu bāzes. Tās vienīgā saistība ar Lielbritāniju ir fakts, ka to ir izstrādājusi Lielbritānijas pētniecības organizācija. Latvijas sistēma tiek izstrādāta uz Eiropā ir paredzēta instrumentu bāzes, kura pamatā ir Eiropas likumdošana un kurš risina Eiropai aktuālas vides problēmas. Latvijas sistēmas izstrādē šobrīd biedrības Zaļās mājas paspārnē piedalās turpat 50 eksperti, kuri izvērtē sistēmas atbilstību specifiskajiem Latvijas ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem, vides un citiem aspektiem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka plānotais rezultāts Latvijā būs sistēma, kura ir piemērojama ne tikai Eiropā, bet arī ļoti specifiski Latvijā. Brīma izvēle nosaka daži būtiski aspekti. Pirmkārt, Brīma tā ir pasaulē patreiz visplašāk lietotā novērtēšanas sistēma, ar kuras palīdzību uz šo brīdi novērtēts vairāk nekā 20 000 ēkas visos pasaules kontinentos. Otrakārt, Brīma ir būvēts uz plašas pētnieciskās bāzes, kas nepārtraukti atjaunojās. Treškārt, Brīma kritēriji tie ir ļoti skaidri izmērāmi, objektīvi un visiem labi saprotami. Un ceturtkārt, kas ir ļoti būtiski, Brīma tā ir kvalitātes zīme. Un tādēļ arī nav liels brīnums, ka tādā pašā procesā kā Latvija šobrīd, adaptējot Brīmu, atrodas valstis Krievija, Polija, Zviedrija, Turcija un nākotnē, jau zināmā nākotnē arī vēl citas. Ilgspējīgas ēkas būvniecība prasa zināšanas un praktiskās iemaņas. Tad pirmkārt būtiski ir atrast zinošu, gribošu un varošu komandu, arhitektus, inženierus, būvniekus. Ļoti būtiski šie cilvēki procesam piesaistās jau pašā būvniecības sākumā, tik agri kā koncepta izstrādes stadija, jo vēlākos posmos mainīt risinājumus būs visticamāk ļoti dārgi. Energoefektivitāte ir viens no ļoti būtiskiem ilgspējīgas ēkas faktoriem. Pareizi projektējot un būvējot arī Latvijā ir iespējams uzbūvēt ēku ar ļoti mazu vidējo gada enerģijas patēriņu. Šādas ēkas mēs mēdzam dēvēt par pasīvajām mājām, un vairāk par tām es pieņemu var interesēties biedrībā Passīvhaus Latvija.
Tomēr ilgtspējībai bez energoefektivitātes ir arī citi aspekti. Piemēram, cik vidē draudzīgs ir būvprocess, kāda ir ēkas ietekme uz infrastruktūru, kāds ir ēkas lietotāju komforta līmenis ikdienā. Un šādu daudz kompleksāku ilgtspējības novērtējumu sniegs šobrīd Biedrības Zaļās mājas paspārnē veidotā Latvijas ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas un certifikācijas metode.